Čau. Tā. Okay. Jā, sveiki. Sveicināti, man sauc Aigars. Jā, es mēģināšu tā kā runāt, mēģināju savā daļā mazliet sakombinēt mazliet teorijas un mazliet arī tādu kā stāstu. Tur ir ļoti daudz teksta teorijas daļā. Es domāju, ka mēs padalīsimies ar slaidiem, bet es nelasīšu pilnīgi neko, kas tur rakstīts par teoriju. Tur būs vienkārši tas ir vairāk tā kā, lai paliek pāri, bet es fokusēšos vairāk uz to stāstu. Un tad, ja mēs skatāmies no tāda globālā viedokļa arī, kas notiek ar daudzām lomām, mūsu karjerām un darbiem, tad organizācijās mēs droši vien varētu sadalīt cilvēkus tādās divās kategorijās, kad ir daļa cilvēku, kas domā par to, kā šī organizācija, kā viņa ir jāizskatās, kā viņa var darīt lietas savādāk, labāk, uzlabot un mēģināt tā kā mazliet izgudrot to organizācijas riteni no jauna, balstoties, protams, uz savām zināšanām, pieredzi un vēl visu kaut ko. Un tad ir otra daļa cilvēku, kas izpilda to un dara lietas. Reizēm šīs lomas kombinējas. Un ļoti bieži, lai pārietu no vienas lomas otrā, tu nonāc posmā, ka tev ir jādara abas šīs lietas, gan jāizpilda darbs, protams, ļoti daudz, lai sasniegtu organizācijas mērķus, bet no otras puses tev ir nepieciešams arī domāt par to, kā tikt vaļā no sava darba. Un, ja mēs tā skatāmies droši vien no daudzu lomu perspektīvas, mums vajag saprast pašiem individuāli, droši vien priekš sevis, ir tas, ka kāpēc mēs gribam izmantot datus vai kādus citus rīkus, ir tas, ka mēs gribam atrast veidu, kā tikt vaļā no sava darba šodien, lai mums tā izpildīšanas darbs par to, ko nozīmē izpildīšana šodien, tā definīcija mainītos, un nākamajā gadā vai pēc 3 gadiem tā būtu cita, bet paralēli mēs tā kā no vienas puses izpildām darbu, bet no otras puses mēģinām atrast veidus, kā to aizvietot, pārveidot un transformēt. Un tas droši vien arī būtu tā kā mana stāsta pamatā. Un tā doma ir, kā jebkurš organizācijas darbinieks, jo organizācijas principā visi darbinieki, vēlās uzlabot kādu procesu vai lietu, un kā mēs varam sasniegt kādu no šīm organizācijas mērķiem. Te, protams, ļoti būtiski ir mērķi, jo mēs kā zinām, ka daudzās organizācijās tas lielais izaicinājums ir tas, ka tie mērķi neeksistē. Man liekas, ka valsts sektorā tagad ir sācies tas posms, kad mēģina piesaistīt arī finansējumu viskaut mērķiem vairāk, bet tas ir vēl tādā, es teiktu, diezgan agrīnā stadijā, un katrs droši vien zina, kāds notiek viņa saimniecībā, bet no malas skatoties, man ir sajūta, ka tas vēl ir viss ļoti, mēs vēl taustamies un vēl neesam sākuši skriet, mēs vēl uzliet rāpojam. Kas ir ļoti ok, jo no sākuma mums vajag rāpot, bet tad paskatīsimies mazliet, kas mums droši vien būtu vajadzīgs un kas ir tie instrumenti, kā mēs varam varbūt arī skaidrāk saprast, ko mēs varam izmērīt. Jo, ja mēs domājam par mērķiem, jo viena tā pirmā lieta ir, ko mēs vispār varam izmērīt, vai mums vispār to varam izdarīt un kā mēs pie tā varam nonākt. Un tad, kas ir tas mūsu rīku kopums, lai to izdarītu? Tātad tas stāsts. Tad es fokusēšu uz to, kas ir sarkano strīpiņu, tas viss pārējais ir fons, teorija un tam līdzīgi. Bet tātad, ko es daru? Es kā darbinieks meklēju lietas, es mēģinu atrisināt kādu problēmu. Man ir izvirzīta droši vien kāda iekšēja hipotēze, varbūt es viņu pat vēl neesmu līdz galam formulējis. Bet, lai viņu noformulētu, es arī mēģinu viņu definēt šo hipotēzi kādā izmērāmā veidā. Un tad es mēģinu saprast, kas man ir pieejami dati, es mēģinu atrast kādus failiņus, es mēģinu atrast droši vien kādus cilvēkus organizācijā, kuriem varētu būt pieeja šiem datiem. Varbūt man pašam ir iespējas, varbūt es nezinu, kur viņi ir. Es pieprasu tad varbūt piekļuves tiesības, varbūt man viņas iedod, varbūt man viņas neiedod, vai tur sākas kāds process. Bet šis posms patiesībā var prasīt ārprātīgi daudz laika no cilvēka, lai to visu savāktu. Un patiesībā jau katra komunikācija, ko mēs radām, viņai ir zināma aizkave. Tas var prasīt nedēļas, varbūt potenciāli pat mēnešus un tam līdzīgi. Jo katrā organizācijā vienmēr būs cilvēks, kas to darīs dažādos līmeņos. Mēs arī zinām, ka ļoti bieži, kad mēs runājam arī par inovāciju vadību, tad no arhitektūras viedokļa, piemēram, ir tādas jēdziens, ka inovāciju vadības, tur padomes vai tur vēl kaut kas. Ļoti bieži šīs organizācijas vēsturiski bija veidotas patiesībā, lai bremzētu inovācijas, lai paņemtu tikai vērtīgākās inovācijas. Un arī daudzas no tām pirmā līmeņa atbalsts lielākoties ir domāts, lai tiktu galā arī ar lielo masu lietām vai arī noslāpēt lietas. Un, tāpēc mums ir jāsaprot, kas ir tie patiesie mērķi lietām, jo ne visam ir nepieciešams atrisinājums arī, vai ne? Tad mēs veicam izpēti.
Tad mēs saprotam, ka mēs tur dabūjam kādu sarakstu, pieņemsim, vai kādu datu kopu, vienalga, bet mums trūkst, mēs gribam salīdzināt datus. Tipiski mēs tur no sākuma domājam, man būs metrika, man vajadzēs tur datus, kas tur, nezinu, kaut kādas darbības izmainās laika griezumā, es viņus iegūstu, bet tad es saprotu, bet tas man neko nepasaka. Man vajag vēl tur bagātināt lietas un vēl kaut ko. Un tad man vajag, riņķis sāks no jauna, es meklēju citas lietas, ko mēs darām industrijā. Patiesībā Aleksam arī bija ļoti labs piemērs. Mums pirms dažiem mēnešiem bija tāda kā vadības prezentācijas, un viņš tur analizēja tirgu, un viņš to tirgus izpēti veids ļoti vienkārši. Viņš pajautāja visiem 4 populārākajiem chatbotiem, ko dara tirgus tajā jomā, un ieguva no viņiem datus, viņi vēl viņam noformatēja visu smukā tabulā, un tad viņš viņu ielika vienkārši slaidā, un tu vari pajautāt būtībā tā kā chatbotam, iegūt šādus datus. Kas ir labi šodienas apstākļos, ir tas, ka tu prasi to chatbotam, tu vari viņam prasīt jau, lai viņš norāda avotus, un tu varētu pārbaudīt, vai tu tam uzticies. Jo mēs zinām, ka visi chatboti ir halucināciju dzinēji, viņi halucinē. Līdz ar to viņi nav uzticami tas, ko raksta, bet ja mēs varam paskatīties uz avotu, un mums liekas, ok, šis tur statistikas datu avots ir uzticams, mēs viņam ticēsim. Protams, mēs varam izmantot joprojām internetu, tur mūsu meklēšanas spējas un tā, bet mūsdienās chatboti vairāk ir, es domāju, ka ir jāuztver tiešām kā tie meklēšanas dzinēji. Tā ir tā kā attīstība tam. Un mēs viņam varam iedot, viņš var iedot mums kādas perspektīvas, kad mēs zinām jau, ko meklējam un kā mēs mākam to meklēt. Varbūt arī atrast kādus zinātniskos pētījumus. Te gan droši vien labs stāsts ir arī par universitātēm un vēl kaut ko, ka patiesībā ļoti bieži nav nemaz tik pieejams, tik daudz tās zinātniskās bibliotekas un pētījumi. Mums ir ļoti ierobežotas tās kopas, ko lasīt. Bet, ja mums būtu vairāk, tad mēs varētu droši vien vairāk zināt no tāda viedokļa un iegūt jaudīgākus datus. Un arī tas droši vien pasūtījums uz zinātni, vai ne? Tad, iekšējos avotos, kā jūs minējāt, atkārtojam deju, meklējam cilvēkus, meklējam, kā tur saslēgt šos datus kopā, varbūt viņi ir dažādos formātos, varbūt tur ir vienā veidā uzskaita datums, citā veidā uzskaita datums, vai vēl kaut ko, tas arī viss ir ļoti kļūst sarežģīti. Bet kas mums ir jāņem vērā, kad mēs strādājam, ir tas, ka ja mēs varam prasīt informāciju no chatbotiem, tas tā kā informācijas iegūšanas virziens, bet mums nevajadzētu dalīties ar informāciju ar viņiem, jo viņi, gandrīz visi chatboti, ko mēs varam lietot, viņi tomēr to informāciju paņems priekš sevis un izmantos, lai sevi apmācītu. Tie, kas visi ir publiski pieejami un domāti gala lietotājiem, patērētājiem, tie visi principā zog informāciju, ja mēs izmantojam viņu servisus. Ja viņš mums ir uzlikts mūsu organizācijā, un viņš dzīvo fiziski mūsu organizācijā, tā kā uz mūsu serveriem, tad visticamāk viņš nevar to darīt, jo mēs to varam kontrolēt. Ja viņš dzīvo tur kādā mākoņu pakalpojumā, tad tur ir nianses, un viņi droši vien automātiski pat mācās no tā, un te riski pastāv arī starp organizācijas lietām. Es izmantošu tādu kā juridisko piemēru, bet arī konsultāciju piemērs būtu labs. Ja man vajag sagatavot tur, es nezinu, vienam klientam, kas tur strādā ar jūrniecību, kaut kādu projektu realizēt, es ielikšu informāciju savā zināšanu krātuvē, un tas chatbots tai krātuvē piekļūs un izlasīs viņu, un man viņš palīdzēs būt produktīvākam darbā, bet tad ir kāds cits kolēģis, kas strādā varbūt ar šī klienta konkurentu, viņš arī var izlasīt, viņš iedos viņu informāciju no mana projekta. Un tad tas tā kā ir ļoti bīstami. Un no tāda viedokļa organizācijām ir jādomā par to, ka tu nevari tā vienkārši arī ieviest šos korporatīvos chatbots, jo viņi šobrīd lielākoties dalās visas organizācijas līmenī, un tās robežas starp nodaļām vai pat projektiem vai konceptiem īsti neeksistē. Un tas ir ļoti uzmanīgi jāpārvalda. Bet dienas beigās, ja mēs atgriežamies pie tās tēzes, kāpēc man vispār, kā darbiniekam, lai tur bīdītu hipotēzi, lai varbūt iegūtu finansējumu, vajag to visu, iegūt šos datus, tas sāks ar mūsu līderiem un vadību. Un ja mūsu komandas vadītāji vai cilvēki patiesībā, ja viņus neinteresē dati, un viņi paši pieņem lēmumus balstoties tikai uz sajūtām vai savu pieredzi, kas arī būtībā būs sajūtas, vai anekdotēm, tad un viņi neprasīs no citiem, tad arī mēs paši neprasīsim no citiem, tad arī nebūs nekādas datos balstītas lēmumu pieņemšanas. Un tas ir katrā no mums vienkārši ir jānodrošina, ka mēs to darām, organizācija radām vidi. Ok, mēs gribam izmainīt, uzlabot kaut ko mēs ar to gribam panākt, kas būs tā lieta, ko mēs padarīsim sliktāku, varbūt kaut ko izmainīsim, kas ir tā lieta, ko mēs uzlabosim, kāda būs tā ietekme. Un, ja mēs par to nerunāsim, neprasīsim savai komandai, un cilvēkiem apkārt, tad arī nekā nebūs. Un tas ir kultūras jautājums, vairāk kā jebkas. Un tas ir ļoti tāds vienkāršs jautājums, ko arī var izmantot savās iknedēļas komandas sanāksmēs vai tam līdzīgi.
par katru no šīm iniciatīvām. Ko tu ar to gribi panākt? Un kāpēc? Un tad jautājums ir, vai mums ir visiem šīs datu apstrādes prasmes, vai mēs mākam lasīt statistiskos datus, vai mēs saprotam, ka ne visas... Tur visi dati, kas iet vienā virzienā, ir cēloņsakarīgi, vai ir šīs cēloņsakarības vai nav, vai mēs to apzināmies, jo tur daudzas lietas notiek arī citu iemeslu dēļ. Un tas mums ir jābūt ļoti kritiskiem par to visu tādā ziņā. Un otrs ir, tad, ja mums ir šīs spējas, vai mēs ar šīm spējām dalāmies. Jo varbūt, ka mēs prasām to no mūsu kolēģiem, bet dienas beigās mēs viņiem nedodam šīs spējas, vai mēs tā kā attīstam viņus un ceļam viņus augstāk. Jo tas arī ir tā kā, mēs ar savu piemēru varam celt savu organizāciju arī un celt arī tās zināšanas un prasmes. Un nav obligāti jāiet uz kursiem visiem, mēs to varam darīt vienkārši arī darot savu darbu. Un tad, lai tas tā kā, kas mums jāsaprot arī par tehnoloģijām, ir tas, ka tehnoloģijas kā tādas ir balstītas uz nenoteiktību. Mums ir ļoti daudz kā nezināmā par tehnoloģijām, jo tehnoloģijas ir arī daļa no mūsu, kā teikt, cilvēku masas darbošanās. Atgriežoties pie tā sākotnējas tēzes, ko es teicu par to, ka mēs, kad strādājam, tad mēs mēģinām radīt veidu, kā uzlabot savu organizāciju, tikt vaļā varbūt no tās šodienas darba. Mēs nezinām, kas būs tie nākotnes darbi, kas mums nāks virsū. Mēs to nezinām, un tā ir arī daļa no tās nenoteiktības. Un iespējams, ka risinājums, kas šodien ir ideāls, mums atņem iespēju nākotnē inovēt vai tam līdzīgi. Un tas ir tā kā tas balansēšanas akts. Un, mēs nevaram pieņemt lēmumus būtībā ar lielu 100% pārliecību nekad. Mums ir jānomēra tas, vai mēs ejam šobrīd mums atbilst, un varbūt, ka mums vienkārši mainīsies apstākļi, un tas vairs nebūs svarīgi. Šodien mums droši vien daudz svarīgāka ir aizsardzība nekā varbūt kādas citas nozares vai tur atbalsts aizsardzībā citām valstīm. Tad, kā jau no arhitektūras viedokļa, tad šis ir mazliet teorijas slaids kopējs, bet mazliet, lai varētu lasīt nākamo bildi, tad doma ir tāda, ka, ja mēs skatāmies no tā, kā arhitektūras veidojas, vai kā mums ir tā mērķa pieredze, kas ir balstās uz tādu kā ideālo ceļakarti vai customer journey. Mums ir tie saskares punkti, viņi var būt daudzi, tad mums ir tas risinājums, ko mēs veidojam, un tad viņš var sastāvēt no ļoti daudzām spējām un viņu realizācijām, tur informācijas sistēmām, cilvēku sistēmām, jeb kādām lietām. Un tad apakšā tam visam ir dažādas platformas, ko mēs varam izmantot. Un, ja mēs skatāmies, es mēģināju tādā veidā attēlot semantiski no spēju viedokļa par organizāciju, kas mums būtu jābūt, lai mums būtu tā spēja pieņemt šos kvalitatīvākus lēmumus, tad mēs varam veidot atbalstu šiem lēmumiem, jo dienas beigās dati ir vienkārši instruments, lai mēs varētu domāt par to, kas ir kvalitatīvāks lēmums. Viņš nebūs perfekts, viņš vienkārši būs izglītotāks. Un mēs samazinām mazliet nenoteiktību, bet mēs viņu nekad no viņas netiksim vaļā pilnībā. Mēs viņu samazinām mazliet. Mēs viņu varbūt samazinām par 10%, varbūt mēs viņu samazinām par 50%, jo mēs viņu samazinātu par 100%, tas nozīmē, ka mēs esam par vēlu, mēs esam pārāk daudz analizējuši un neko neesam izdarījuši. Un viss jau ir noticis. Līdz ar to datu analītika ir tā lieta, un tad manā acīs viņa kombinējas no rīkiem, kas mums ļauj kaut ko vizualizēt. Es minēju dažus piemērus. Es mēģināju izvēlēties piemērus, kas ir ļoti pieejami vai relatīvi lēti. Mēs varam vizualizēt ar kādu rīku, tas var būt arī Excelis tas pats. Tad mums ir jābūt datu katalogam, kas ir tā vieta, kā mēs varam samazināt to laiku sākotnējā procesā, lai atrastu dažādus datu kopas, viņu atbildīgo cilvēkus un tādas lietas. Par to būs bišķi vēlāk detalizētāk. Mums ir dažādas datu integrācijas, dati apmainās, tad mums jāsaprot, kura sistēma ir tā, kas ir abota sistēma, kura ir tāda kā jau pakārtotā sistēma, kura vienkārši paņem datus no kaut kurienes, bet viņā neobligāti būs patiesība par to. Viņa nav tas reģistrs šai datu kopai vai klasifikators vienalga. Tad mēs taisam atskaites, un ļoti svarīgi ir saprast, ka datu noliktavas būvējot, vismaz vēsturiski, un arī šodien joprojām, pamatu uzdevums datu noliktavai ir ražot atskaites. Un atskaites ir zināma lieta. Un, tas nozīmē to, ka viņas lielākoties mums ir diezgan skaidras. Viņas, protams, var mainīties, bet tās ir zināmas datu kopas. Rezultātā tie atskaites un dati, kas tur ir, viņi ir domāti zināmai lietai, bet, lai mums pieņemtu lēmumus, visticamāk vajadzēs datus, kas nebūs datu noliktavā. Un mums jāmeklē kaut kur no citurienes. Un tad vēl, ja mēs vēl skatāmies, ka mums ir organizācija kādas pamatsistēmas, tad mēs teorētiski varētu skatīties arī, kā cilvēki izmanto šīs pamatsistēmas, un procesu izrads ir viens no veidiem, kā skatīties, kā cilvēki izmanto šīs lietas. Kā mēs to varam iespējot? Tad
mazliet saliekot kopā visu, arī mūsu darbā, un teiksim, tas ir tas arī veids, kā mēs varam izmantot jebkurām iniciatīvām vai idejām, pārbaudīt, vai viņa ir hipotēzēs balstīta. Mums bija kādreiz tāds teiciens, tu gribi kaut ko izdarīt, jūs droši vien kādreiz bija visiem prasīja, uztaisiet lūdzu biznesa plānu, vai tur uztaisiet labumu analīzi, vai vēl tur atnāca man ar biznesa case. Bija kādreiz tāda mode. Bet, ja mēs to vienkāršojam, tad patiesībā tas pirmais solis būtu aizpildīt sarkano kartiņu, kas ir pirmā kartiņa labajā pusē. Jā, mēs definējam savu hipotēzi. Šeit es neesmu uzrakstījis skaitļus, bet labā gadījumā mēs viņā pat ielikt kādus konkrētus skaitļus. Un tad mums pieņemums ir tas, ka mums ir kaut kāds process, kurā ir daudz manuālu soļu. Forši. Mēs tur izpētīsim šo procesu, un tad mēs varam pateikt, ka mūsu mērījums būs, ka tur, es nezinu, kaut kāds skaits ar manuālajiem soļiem, nezinu, tur 5, un izpildes laikā ietekme uz šiem soļiem ir, nezinu, tur 80% no procesa notiek šajā manuālajā soļu daudzumā. Un tad samazinot šo skaitļu par 2, samazināsies procesa izpildes laiks par 60%, tur lielāka efektivitāte, mēs varam apstrādāt vairāk lietas, vai tas nozīmē, ka mums būs mazāk cilvēks to darīs? Droši vien, ka nē, bet visticamāk, ka nē. Arī pētījumi par to runā, bet mēs varēsim vienkārši tikt vairāk darba, jo mums ir jābūt arī godīgiem, mēs esam ļoti maz cilvēku, un lielākā daļā organizāciju patiesībā mums cilvēki arī ļoti daudz cilvēki dara vājprātīgi daudz darba, un viņi vienkārši varbūt spēs tik galā ar savu darbu apjomu, ja jūs vienkārši procesu optimizēsim. Un tur vienkārši nebūs vairāk cilvēku vajadzīgi, lai to tiktu galā, bet mēs varam tikt ar visiem mūsu pienākumiem kā tādiem, neizdegot. Un pēc tam, kad mēs to esam izdarījuši, kādā saprātīgā laikā būtu vēlams, lai šie eksperimenti, un tas būtu tā kā eksperimenta izpilde, mēs mēģinām uztaisīt eksperimentu un nomērīt, kāds ir rezultāts. Un mēs varam secināt arī to, ka rezultāts ir tas, ka tas neko nedod. Tur ir pārāk daudz citu atkarību un nekas nemainās, kas arī ir rezultāts no zināšanas. Līdz ar to mēs varam fokusēties uz citām lietām un reģistrēt to priekš sevis arī. Rezultāts arī varētu būt, ka forši mēs to varam izdarīt un sasniegt šo mērķi. Tā kā rezultāti var būt gan pozitīvi, gan negatīvi eksperimentiem, bet, ja mēs to nedarīsim, mēs nezināsim, kur ir tās vietas, kur iegūt šīs zināšanas. Un tas ir veids arī, kā uzkrāt šīs zināšanas un dalīties. Un tad mums ir šīs kartiņas, mums atnāk jauni kolēģi ar jaunām idejām, varbūt tām pašām idejām, un tad mēs viņiem varam parādīt. Mēs jau to darījām. Tas nesanāca. Vai sanāca? Un mēs tur esam izspieduši pēdējo suliņu šajā vietā, jāskatās citur. Meklējam tālāk. Un tad, es nezinu, es tur mēģināju saprast, kam piedāvāt, bet, bet tas nemainās. Mēs dzīvojam nemitīgās pārmaiņās un pastāvis, kas pārmainīsies. Un viens ir tas, ka dati ir svarīgi, bet dienas beigās tas ir tikai viens no instrumentiem priekš mūsu atbalsta. Ir skaidrs, ka daudz cilvēki vadās arī pēc intuīcijas, un tā noteikti ir jākombinē, jo dati mums nekad neļaus sasniegt arī to 100% zināšanu par lietām. Mēs tikai iegūstam lielāku skaidrību. Mums tāpat iespējams būs jāpieņem lēmumi, zinot varbūt tikai 40% no tā, ko mēs varam zināt, bet reizēm tas ātrums, ka mēs pieņem šo lēmumu, būs svarīgāks. Un tad mums jābūt ļoti vienkāršam mehānismam, ko mēs varam iedibināt kultūrā un organizācijā ap sevi, lai ātrāk nonāktu pie šīs pietiekamā informācijas daudzuma, kas mums ļauj pieņemt šos lēmumus. Tas viss smagākais un visbūtiskākais šeit ir droši vien mēs paši, tātad mūsu kultūra, organizācija, ko mēs radām, un mūsu līderi un viņu labais piemērs. Jo viss sākas tomēr ar to, ka mēs paši radām, un līdz ar to tas izaicinājums droši vien mūsos pašos, jo mums vienkārši jādarbojas, un tad arī tas notiks. Un tāds pirmais no tām tehnoloģiskajām lietām, ko es teiktu, droši vien tas datu katalogs, jo mūsu acīs tas droši vien ir veids, kā visātrāk iegūt lietas. Tur pēc tam datu katalogs ir sarežģītāk, tur jau var pētīt datu, tur apstrādes vēsturi un vēl visādas lietas, un izmantot citas smalkas metodas, bet tas pirmā vieta ir vienkārši, kur mēs varam atrast cilvēkus vai zinātājus par šīm lietām. Un cerams, ka šie cilvēki joprojām ir pieejami, strādā, nav aizgājuši pensijā, nav nomainījuši darbu vai vēl kaut ko citu, nomainījuši amatu, un tagad vienkārši viņus nevar sazvanīt. Tā kā, lai šis katalogs būtu dzīves, tas ir tas, kas varētu palīdzēt. Un šis katalogs var būt arī vienkārši failiņš, saraksts ar cilvēkiem. Un tas arī būtībā ir tas veids, kā mēs to varam izdarīt tālāk. Tā.
Paldies Aigaram. Kādi jautājumi varbūt Aigaram? Tad mēs varam iet tālāk, un es aicinu tad, tālāk Vladislavu.